Čau visiem! Mēs šodien filmēsim jaunu video, un tas būs... Tātad es jums to priekšu, kas tas būs tikai pirms pagaidiet maz brīdiņu. Tātad tas būs kā uzzīmēt kādu dzīvnieku. Es jums parādīšu, un pēc tam būs arī fons. Jūs te varēsiet skatīties. Lūdzu nolākojiet tiešām jums video, jo daudzi mani nezina. Ok, tad sākam uz priekšu. Pirmais būs balta tāda lapa. Un pirms, kad mēs to sākam darīt, ir jāpaņem pirmais zīmols. Tātad, mēs paņemsim zīmolu un sāksim zīmēt. Jūs gribat zināt, ko es zīmēšu. Tad jūs varat zināt. Tad man ir šis te parstais zīmolīts. Un mēs ar to līdz ko zīmēsim. Un jūs tad gribēsiet saprast, ko es zīmēju, tad jums tas video ļoti jāneskatās. Kamera baigi krīt, tāpēc, jo man te nav atstātājs. Ok, tad mums ir, varbūt viņi ir pārāk maziņi, bet es pārlabošu. Tā būs vispār žirafe. Tātad... Ja jūs viņu gribat... Nē, jūs varat taisīt lielāku. Es arī viņus taisīšu drusciņi lielāku, tāpēc pagaidiet. Tad man ir uzzīmēts. Jā, tur ir šāda lapa, bet es jūs kamerā nevaru tā parādīt īsti. Bet es rādīšu šādi. Nu, labi. Nākamais, ko es darīšu, padomāsim vēl. Bet viņai tas ķermenis. Tas ir vissvarīgākais. Jūs redzat, kāda, ja būtu žirafe bez, tad jau viņi iet uz kādiņu. Ar kaklu. Labi, tad mums jau ir šādi. Ja jūs domājat, kā es uzmēju ķermeni? Nu, krāk. Vienkārši uzvelka pirmo slīpu līniju, tā kā tādu lociņu, tad zīmēt kaut tais kakls, kā taisni svītra. Tad tur tādi mazi ratiņi ir ielūkums un taisni svītra. Tad tā kaut kā. Zinu, man tikai divas kājas, tāpēc, ka es vēl neesmu zīmējusi. Nu jau man izstās šādi. Otra kāja, un ja es nepamanīju, es uzzīmēju arī astīti. Mazliet viņi būs jāpielamo, bet tad tā kā būs uzzīmēts. Bet vēl atrities ir fons, tāpēc tad ir šādi. Īsa žirafistās. Ko mēs darīsim? Fonu taisīsim. Fonam jābūt diezgan skaistam, tāpēc tad uz priekšu. Pagaidām ir šāds zīmējums ar koku, bet koks, protams, neiztaisies tieši tā, tāpēc, kad es vēl pielabošu, fons jau drīz būs gatavs gan arī. Nē, manē. Kas piedodiet, ja tas ir no rīta, bet es taisu daudzus video. Tāpēc es tagad gribu būt populāra. Halleluja. Ups, kamera krīt. Tad man tagad ir šādi. Jūs gribat arī to zīmēt, varat zīmēt, pēc mācīties manīm zīmēt kaut ko.
nevis zīmēšu, bet krāsos. Es izmantošu zaļu krāsu. Kā es jums to parādu? Kamēr vairāk. Tātad zaļa krāsa. Un es ar to krāsošu, tūlīt redzēsiet. Ok, es izkrāsošu šādi. Un tātad jūs arī izkrāsojat. Bet ko es nākamā krāsošu? Es jums parādīšu, ar kādu krāsoju. Labi, tā būs šāda krāsa. Tāpēc būs tas, ja jūs domājat, man terši kamera baigi. Ja jūs gribat zināt, ko es tālāk krāsošu, tad jums jāpagaida, jāpatvieš. Tātad es izkrāsošu šādi. Kādu krāsu mēs nākamo izmantosim? Būs atkal Ups! Šādi. Es domāju, ka es izmantoju zaļo. Tad tas bija pie kokiem. Nākamā krāsa būs pelēkā. Labi, šādi. Nākamā es atkal krāsošu ar zaļu krāsu. Es vēl lietošu šo te marķieru zaļo galiņu. Tad